Bet mums ir jāielūkojās tajās modes aizkulisēs. Es jau esmu dzirdējis baigos cīpās par to. Jā, ir sākusies 14. Rīgas modes nedēļa, un šī jau ir 2. diena. Bet man vienmēr ir šis visinteresantāk ielūkoties tieši aizkulisēs. Un šobrīd jums būs iespēja apskatīties, kas tad notiek modes skats aizkulisēs, ko modelis dara, kā viņas tiek pie vienkārši ideāla izskata un kā viņas gatavojas, lai iet uz slaveno Rīgas modes nedēļas mēli. Šīs modes nedēļas make-up tendences ir pārsvarā ļoti tumšas acis. Dažādos izpildījumos, tā kā tās ir rudens ziemas kolekcijas, pamatā akcents tiek likts uz acīm, retro, līdz 80. Lūpas pārsvarā ir neitrāls, tā kā akcents tiek likts uz acīm, bet, ja izvēlamies tumšas spilgtas līnijas, tad lūpas kļūst brūngans sarkanas, spilgtas, skaistas, košas, sulīgas, izteiksmīgas, ar izteiksmīgu kontūru. Šajā pašā laikā nevajag aizmirst, ka tas ir make-up modes skatēm, un to vajadzētu vērot pa gabalu. Skatītājiem tātad jāredz konkrēti, kur atrodas lūpas, kur acis. Akcents katrā ziņā tiek likts uz acīm šajā sezonā tumšas un izteiksmīgas. Jā, Beata, tu esi pirmā. Es varu pateikt pilnīgi godīgi, tas ir treniņš un vienīgi treniņš. Jo es varu atzīties, šī man ir 12. sezona, kopš es piedalos. Tas ir daudz vai maz? No 14, 12. tas spriediet paši. Pagājušas 2 nedēļas es biju Parīze, pirms tā bija citas valstis. Tagad Rīgā atbrauc jau vakarā no Parīzi. Un tu atrodi laiku arī, lai piedalītos Rīgas Fashion Week? Protams. Kā tev patīk? Baigi jautri, ka vienmēr. Labi, mierīgi arī. Kur tu tagad tālāk dosies? Tagad 1 nedēļu es pabūšu Rīgā un nākamās brīvdienas es braukšu atkal Parīzi. Es redzēju, ka tu tur aizskatuvēji kaut ko tādu baigi nopietni darīji. Pastāsti, ko tu darīji tur? Mēs ar dizaineru Tomu Reblu, kas rādīs rītā savu apģērbu kolekciju. Mēs piemērījām Dandy džekiem superīgos viņu tērpus. Un būs baigi skaisti. Kāds ir bijis tas galvenais kritērijs, kādus modeļus viņš gribēja izvēlēties savai skatē? Kāds bija varbūt tas koptēls? Tad koptēls varētu būt tāds jauns, seksīgs, nedaudz agresīvs. Rokas uz to pusi tāds mazliet, lai rokenrols ir iekšā. Vai viņš atrada puišas, ja? Būs rītdien skata? Būs rītā, būs skata un puiši būs un viss būs forši. Jā. Būs mode arī īsa ponija, ja? Arī, teiksim, tās tendences iet no Coco Chanel. Protams, 60. gadi. Ja? Teiksim, tagad es taisu frizūru Brigitte Bardot stilā, kas arī būs ļoti aktuāli nākošajā sezonā. Un, to es taisu franču dizaineru Sultanam. Tāda demokratiska mode būs. Un būs gan liela apjomi, gan uzkasīta māte atkal atgriežas. Ja? Tā kā šī tā piemēram. Ja? Arī būs ļoti modē zemgaliņas ar ļoti gaišām, ļoti blondas un gaišas zemgaliņas meitenēm. Cilvēku ļoti daudz. Es palīdzu saviem kolēģiem, dizaineriem, gan pakaramie, gan citreiz lēko plāksti ar kājām, gan visādi rāvēslēdzēji, gan arī maz diedziņi. Visādas miljonas problēmas, laicīgums, skriešanas,
atkal gaidīšanas, lai skatītājs redz šo ļoti jauko modi, ko mēs radām. I'm